Robotizētā mugurkaulu ķirurģija šobrīd pasaulē tiek uzskatīta par jauno zelta standartu. Tā ļauj veikt operācijas ar precizitāti, kādu cilvēka roka vien nevar panākt. Robots palīdz ķirurgam milimetra precizitātē ievietot implantu, samazinot cilvēku faktoru iespējamās kļūdas un padarot operāciju vēl drošāku. Navigācija, jeb robotizēta asistēta ķirurģija balstās uz navigāciju, un lai šo ķirurģiju veiktu, ir jāiziet noteikti soļi. Tur ir ļoti svarīgi gatavošanās process, jo pats skrūvu ievadīšanas process ir ļoti īss, ātrs un precīzs, bet lielāko daļu, apmēram pusstundu, aizņem šī gatavošanās. Šī robotizētā tehnoloģija slimnīcā nonāca aizvadītā gada beigās, un šogad ārsti ir veikuši rūpīgas apmācības, lai ar to varētu strādāt maksimāli droši un precīzi. Tas nozīmē, operācijas tiek veiktas ar augstāko iespējamo precizitāti un kontrolētu drošības līmeni jau no pirmās sekundes. Viss sākās ar to, ka pacients tiek nolikts uz speciāla galda, rentgena caurlaidīgi, karbona virsmas, kas viss cauri laiž rentgenu cauri un netraucē attēlu skaidri redzēt. Tad ar jaudīgu rentgenu, 3D rentgenu, tiek noskanēts pacienta mugurkauls un iegūts 3D attēls, uz kura tad ārsts izplāno implantu virzienu, garumu, skaitu, ko viņš grib darīt. Tas tiek iezīmēts un iedots robotam komanda to darīt. Tajā brīdī, ka viss ir izplānots, viss ir sagatavots, tad tas process ir ātrs. Atliek izvēlēties, kuru no skrūvēm mēs gribam ievadīt. Konkrēti šeit pirmais jostas skriemelis, tiek nospiests pedālis un robots, saprotot, kur ir viņam jānonāk, viņš izdara kustību un nostāda sevi tādā virzienā, precīzi, kur būtu šī skrūve jāievada. Tad tiek ņemti instrumenti, speciāli instrumenti, navigējami instrumenti. Šīs bumbiņas ir vajadzīgas, lai kamera atpazītu instrumentu, un tad mēs viņu redzot televizorā varam precīzi caur šo norādīto virzienu izveidot skrūvē atveres, kur mēs vadīsim skrūvi, un pēc tam arī skrūve pa šo izveidoto kanālu ar navigētu instrumentu tiek ieskrūvēta. Un tas robots un tas navigācijas iekarta, tas ir tāds nākamais solis, kad mēs varam mazināt starojuma devu gan ķirurgam, gan pacientam, samazināt ievērojami mixtu audu traumu. Jā. Mēs varam ļoti precīzi, ļoti kontrolēt, ievadīt implantu pat arī nestandarta gadījumus, kad pacientam ir nestandarta anatomija, kad respektīvi būtiski samazināt risku bojāt to pašu, nedod Dievs, nervu saknīti, vai kaut kādu ļoti nozīmīgu struktūru. Jā. Tas notiek ļoti droši, ļoti kontrolēti, un operācijas paliek arī ātrākas, respektīvi arī narkozes laiks samazinās, asinsudums samazinās, arī mixtu audu trauma, kas ir svarīgi. Principā pacienti jau bieži vien operācijas dienā tiek vertikalizēti. Pat lielam operācijām, kas nebūtu iedomājams, pirms, 10 gadiem, tas būtu vispār neiedomājams. Un, protams, tas ir milzīgs solis mugurkaulu ķirurģijā, un tas tiks lietots ikdienā, un noteikti padarīs šo mugurkaulu disciplīnu, ķirurģiju daudz drošāku.